Tu esi dīvaina, ja neļauj sev priecāties. Ilgu laiku es klausījos mūziku tikai tad, kad biju bēdīga. Tā bija kā mierinājums, bet ne kā prieka avots. Manas zemapziņas programmas man teica, ka priecāties par sīkumiem vispār nav svarīgi. Darbs, pienākumi, atbildība, tas bija galvenais manā dzīvē. Bet vienā vakarā dažas stundas ar cilvēku, kurš dzied no sirds, un es sajūtu patiesu, veselīgu prieku. Ne no uzmanības trūkuma, ne no izrādīšanās, bet no pilnas mīlestības un patiesuma viņš dziedāja. Tajā mirklī es sajūtu, cik es esmu tuvu savam augstākajam es. Tas bija kā atmodas brīdis, un es sapratu, kad zemapziņa atļauj beidzot priecāties, tad sāc dzīvot pilnībā. Es novēlu katram piedzīvot šo vibrāciju, jo tā dziedina dziļāk nekā jebkas cits. Vai tu ļauj sev priecāties? Kāds bija tavs pēdējais patiesā prieka brīdis?